Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Ukrainas armijas operatīvā pavēlniecība Dienvidi ziņo par Krievijas ceturtdienu veikto triecienu vienai no Ukrainas sauszemes spēku mācību vienībām ar 2 balistiskajām raķetēm. Neskatoties uz veiktajiem drošības pasākumiem, triecienā ir nogalinātie un ievainotie. Armijas pārstāvji nav nosaukuši pat aptuvenu cietušās vienības atrašanās vietu, taču norāda, ka tā atradusies aizmugurē relatīvi mierīgā valsts daļā. Pēc kārtējiem Krievijas armijas triecieniem Ukrainas civilajai infrastruktūrai Ukrainas valsts naftas un gāzes nozares uzņēmums Naftohaz mudina iedzīvotājus ekonomēt gāzi. Vācijas valdība gatavo visaptverošu rīcības plānu aizsardzībai pret Krievijas hibrīdu draudiem. Par to šodien paziņoja kanclers Friedrichs Mercs. Plāns tuvākajās dienās tiks apspriests jaunizveidotajā Nacionālajā drošības padomē. Moldovas valdība apstiprinājusi valsts militāro stratēģiju nākamajiem 10 gadiem. Paredzēts pārveidot bruņotos spēkus par modernu, profesionālu un labi aprīkotu struktūru. Stratēģijā paredzēts palielināt karavīru skaitu līdz 8,5 tūkstošiem un pakāpeniski palielināt aizsardzības izdevumus līdz 1% no iekšzemes koprodukta. Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats drauda atsākt karadarbību Gazas joslā, ja grupējums Hamas nepildīs pamiera nosacījumus. Tajā pašā laikā Spānijā vakar 10 000 cilvēku piedalījās streikā, protestējot pret Izraēlas karadarbību Gazas joslā. Barcelonā demonstrācijā izcēlās nekārtības un sadursmes starp protestētājiem un policiju. Indivīdi maskās Barcelonā uzbruka veikaliem un restorāniem, kurus viņi uzskatīja par saistītiem ar Izraēlu. Notika nekārtības arī pie Izraēlas konsulāta. Latvijā Saeimas deputātu vairākums atbalstīja Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un apvienotā saraksta deklarāciju. Tā tiek pasniegta kā alternatīva Stambulas konvencijai, kuru šīs partijas savukārt grasās denonsēt. Aizsardzības ministrija aicina uzņēmumus līdz otrdienai, 21. oktobrim, piedāvāt militāros produktus un tehnoloģiskos risinājumus. Tie tiks iekļauti katalogā Ukrainas atbalstam. Ministrija veido Latvijā ražotu militāru produktu un tehnoloģiju katalogu, kuru iesniegs Ukrainas aizsardzības ministrijai, lai veicinātu aizsardzības industrijas attīstību un paplašinātu Latvijas militāro atbalstu Ukrainai. Latvija, ņemot vērā Ukrainas vajadzības un pieejamos resursus, izvērtēs iespēju veikt attiecīgo produktu un tehnoloģiju iepirkumu kā daļu no militārā atbalsta. Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Tie paredz, ka ieslodzījuma vietu pārvaldei būs jāsniedz valsts ieņēmumu dienestam informācija, ja ieslodzīto kontos apgrozījums pārsniegs 15 000 eiro. Latgales centrālā biblioteka ievieš jaunu pakalpojumu elektronisko lietotāju karti. Tā paredzēta izmantošanai viedierīcē. No 1. novembra jaunie lietotāji reģistrējoties saņems gan papīra, gan elektronisko lietotāju karti, kas tiks nosūtīta uz lietotāja e-pastu. Esošie bibliotekas lietotāji elektronisko karti var pieteikt vēršoties tuvākajā bibliotekā, kā arī sazinoties pa tālruni vai elektronisko pastu. Kartes pirmreizēja izsniegšana ir bez maksas un tā ir derīga visās Daugavpils publiskajās bibliotekās. Līdz ar augsta laika iestāšanos Daugavpilī pakāpeniski tiks atslēgti visi pilsētas brīvpieejas ūdens krāni apmeklētākajās sabiedriskajās un atpūtas vietās. Nākamgad, pēc tehniskā stāvokļa un finansiālo iespēju novērtēšanas, iecerēts turpināt darbu gan pie esošo brīvkrānu atjaunošanas, gan jaunu brīvkrānu uzstādīšanas dažās pilsētas publiskajās vietās. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alisa Plus Radio